Braucot no Vanšu tilta puses šajā Kalnciema un Slokas ielas krustojumā drīkst veikt kreiso pagriezienu pēc 10:00 vakarā. Tā arī darīja kāda jauna autovadītāja, bet viņa nepārliecinājās par savu manevru drošību un notika sadursme. Braucu virzienā taisni no Kalnciema ielas, šķērsoju Slokas ielu un mēģināju uzbraukt uz Vanšu tiltu, bet mani vienkārši notrieca. Divu automašīnu sadursme notikusi pērnā gada 28. septembrī 23:24. Tā fiksēts valsts policijas protokolā. 4. studijas rīcībā ir arī materiāls no video novērošanas kameras, kurā fiksēts sadursmes brīdis. Veicot kreiso pagriezienu, ir jādod ceļš pretīm nākošajiem. Konkrētajā situācijā tad var redzēt, ka viņi to neizdarīja. Šis ir ļoti uzskatāms piemērs, kāpēc pilsētvidei, sevišķi šādos krustojumos, kur ir vairākas braukšanas joslas vienā virzienā, kāpēc kreisos pagrieziens aizliedz vispār. Video redzams, ka pēc sadursmes cietusī puse Dace no sava auto neizkāpj. Tas sāk dūmot. Aculiecinieki, kā arī sadursmes izraisītāji, nemaz neinteresējas, vai cietušajai viss ir kārtībā. Tramvaja vadītājs, kurš sadursmes dēļ nevar turpināt ceļu, pieiet pie avārijas izraisītājas. Pēc īsas sarunas viņa notikuma vietu pameta. Valsts policijas lēmumos norādīts, jaunā sieviete aizgājusi mājās. Avārijas izraisītājas māma norāda, viņas meita steigusies pēc palīdzības. Vainīgais, ko es redzu, atver durvis un aizskrien projām. Tiek bloķēta sabiedriskā transporta josla, tramvaja apstājās, viss apstājās. Un, es esmu nekustīga mašīnā, es izsaucu ātro palīdzību. Es sagaidīju, ka es nevarēju pakustēties. Man ar šinām un uz nestuves vienkārši izcēlu un ietransportēju ātrajās palīdzībā. Un es tiku aizvesta no notikuma vietas, bez iespējas kaut kādu liecību uzrakstīt vai kaut ko tādu. Manā rīcībā ir informācija, ka cietušai nebija nepieciešama medicīniskā palīdzība, un arī neviens normatīvais akts nenosaka, ka šim vainīgajai pusē jāmetās kaut kādā veidā, jārisina šī situācija. Rīcība pēc ceļa satiksmes negadījuma arī ir reglamentēta satiksmes noteikumos. Tātad nekavējoties jāpaliek negadījuma vietā, jāpārliecinās, vai nav cietušie, jāizsauc attiecīgie glābšanas dienesti un jāpaliek negadījuma vietā. Tātad nekāda projām došanās, nekādos apstākļos. Vienīgie, kas var aizvest no notikuma vietas, tā ir ātrā palīdzība vai pēc tam jau ar policijas atļauju. Tātad, ja ir cietušie, tādā gadījumā gaidām policiju. Dace noskaidrojusi, ka avāriju izraisījusī persona esot braukusi savas mammas automašīnā, turklāt bez autovadītāja apliecības. 20 gadi, bet cilvēks nav nolicis tiesības, viņš nolicis tikai teorijas eksāmenu. Nav tā, ka nav tiesība. Viņa arī izgāja jau teoriju, un viņa izgāja arī medicīnisko. Viņa arī dabūja pagaidu tiesības, lai viņa varētu trenēties. Viņai te vajadzēja mani izlaist, un es viņai tepat pie mājām teicu, nolikt pie mājām automašīnu. Viņa nebija tā, ka kaut kur brauca vai ka ilgstoši brauktu, vai viņa ka vispār būtu bez tiesības. Mācība atļauja nenozīmē tiesības piedalīties satiksmē vienam, uzsver CSDD satiksmes drošības eksperts. Tas, kas sēž automobīliem pie stūres, tas ir vadītājs. Ja notiek šī apmācība, tad tas, kurš veic šo apmācību, tas uzņemās atbildību. Tas ir tā kā pamatvadītājs. Tātad, ja ir instruktors, blakus māceklis, tad atbildību uzņemās šis instruktors. Tātad viņš skaitās oficiāli kā automobīļu vadītājs. Tikmēr valsts policija Dacei atsūtījusi lēmumu. Avārijas izraisītāju sodīt administratīvā kārtā un vien ar 50 eiro sodu, kā argumentu norādot. Pie atbildības saucamā persona atzinusi un nožēlojusi izdarīto. Ir sajūta, ka man kā cietušajam vēl ir jāpierāda, jāpārvar milzīga šķēršļu josla un jāpierāda, ka tā tad ir konkrēti likuma pārkāpumi, ko vainīgais ir izdarījis, un pēc kuriem loģiski spriežot pienāktos sots, bet viņš netiek piemērots. Ir izvēlēts sots 50 eiro apmērā, kas vispār neliek vainīgajam, pārdomāt šo rīcību un turpmāk uzvesties atbilstoši likumiem. Vai tā ir krimināla lieta, vai tā ir administratīvā lieta, tas ir atkarīgs no traumas smaguma. Tātad pie vieglām traumām, pie
viegliem miesas bojājumiem. Tātad var būt arī šī administratīvā lieta. Tālāk, ja jau ir vidējie, tad jau tas ir izvērtējums un kā cilvēks jūtās, kā viņi vienojās savā starpā. Jo pie smagiem miesas bojājumiem, pie bojāgājušiem, jebkurā gadījumā ir krimināllietas. Dace avārijas rezultātā guvusi sasitumus un sabojājusi zobus, kuru ārstēšanai būs nepieciešami vairāki tūkstoši eiro. Es vienkārši gribu izgaismot šo lietu, ka, respektīvi, tu nevari rēķināties ar to, ka ir valsts policija, kas neievēro. Reāli šajā brīdī es saskaros to, ka netiek ievēroti likumi, pat elementāri likumi. Par braukšanu bez tiesībām kaut vai, jā. Un sanāk, ka tu drīksti braukt bez tiesībām, un tev sots ir mazāks nekā, ja tu braukt ar tiesībām. Tev vismaz var atņemt tās tiesības. Šeit nav nekāda aizlieguma turpināt mācīties. Valsts policijā 4. studijai apgalvo, ka avārijas izraisītāji esot likumsargus sagaidījusi avārijas vietā. Turklāt par notikušo ierosināti vairāki administratīvie procesi, taču visi šie lēmumi cietušajai pusē netiek sūtīti. Ir vēl paralēlie procesi, kurus var uzsākt, pētot jau šo lietu padziļināti, bet tas nenozīmē, ka visos šajos procesos cietusī puse saņems visus lēmumus par visiem šiem procesiem. Viņa saņems tikai to lēmumu, kur viņai ir bijusi procesa dalībnieks, šis cietušā status. Bet ir arī šie pārējie procesi. Viens no tiem ir arī par transporta līdzekļu vadīšanu bez atbilstošas autovadītāja apliecības. Tur arī ir piemērots sots. Konkrēti par šo likuma pārkāpumu ceļu satiksmes noteikumos ir norādīts, ka sots ir no 280 līdz 570 eiro. Tad jau kopā varam saskaitīt apmēram šo summu. Ikvienam autovadītājam ar mācību atļauju vai tiesībām vadīt auto avārijas vietas pamešana sodu līmenī tiek pielīdzināta braukšanai dzērumā. Tas nozīmē 8 soda punktus. Ja ir aizdoms, ka valsts policija lietas izmeklēšanu nav veikusi godprātīgi, cietusī var vērsties prokuratūrā ar iesniegumu, kā arī civiltiesiskā kārtā vērsties tiesā, lai piedzītu kompensāciju veselības uzlabošanai. Inese Supe, Valdis Lācis, Mārtiņš Avots, 4. studija.